Tu brauc skrituļslidām, tev brīvs prāts, tev nav bail. Tu taisi triku un tu viņu uztaisi. Tad to triku vari, tad tu jūties, ka tu viņu vari. Ja tev ir bail, tad tev ir bail. Tad labāk to nedarīt. Mani sauc Miks Surtiņš. Man ir 24 gadi, es strādāju bārā un es esmu skrituļslidotājs. Mani sauc Liena Nulle, man ir 22 gadi, es studēju un es esmu skrituļslidotāja. Man sauc Kaspars Augsts, man ir 20 gadi. Es studēju Rīgas Stradiņu universitātē un es esmu skrituļslidotājs. Man sauc Oskars Pundurs, man ir 28 gadi, strādāju skrituļslidu veikalā Taktika LV un es esmu skrituļslidotājs. Mani sauc Nils Jansons, man ir 19 gadi. Šogad absolvēju Āgenskalna valsts ģimnāziju un es esmu skrituļslidotājs. Mani sauc Konstantins Makārovs, man ir 22 gadi. Es strādāju specializētajā skrituļslidu veikalā Taktika LV un es esmu skrituļslidotājs. Ekstrēmā skrituļslidošana, brīvā laika skrituļslidošana, ātruma, hokejs, freeskates, ap konusiņiem, apvidu skrituļslidošana. Tā kā skrituļslidošana ir plašs sporta veids. Viens ir tas, ka es varu sevi ļoti satraumēt, sasist galvu un sabojāt savu dzīvi līdz manas dzīves galam. Es varu iekļūt invalīdu ratiņos, es varu gūt kādu citu traumu, kas vienkārši traucēs man dzīvot un pastāvēt kā normālam cilvēkam. Man būs liels defekts. Bet tās bailes jau arī attur darīt ļoti nereālas un pārgalvīgas lietas, kas tiešām nav vajadzīgas. Ka tu nepārspīlē ar to, kas tu esi un ko tu vari un ko tu nevari. Baidies, tad, nezinu, lecot uz viņu, tu norausties vai kā, un uzreiz daudz lielāka iespējama, ka aizliks garām, nokritīs, un tam līdz, bet tu nebaidies vienkārši vēsu prātu, piebrauc, palacies un uztais to triku, viss sanāk. Manuprāt, tas arī ir viss trakākais šajā sportā, jā. Tie ir morāli pārvarēt bailes. Tas nav Latvijā starp meitenēm īpaši populārs sporta veids. Es varētu
uz vienas rokas pirkstiem saskaitīt, cik meitenes ir ar to vispār nodarbojušās. Un varētu teikt, ka ir tikai pāris, kas to dara jau vairākus gadus. Bet citur pasaulē ir daudzas meitenes, kas ar to ir arī kaut ko sasniegušas un sponsorētas meitenes un visādi. Tas skatoties uz viņām, liekas, ka ir kaut kas jādara. Pats es nejūtu, ka es daru kaut ko galīgi nereālu. Man tas liekas kaut kā čilā, es nezinu. Ja citiem tas liekas daudz trakāk, tad arī bezbailībai jābūt lielai, zin kā. Un, jā, veiksme arī vajag nozīmīgi. It kā es pat par to īsti nedomāju, tāpēc kaut kā, ja par to tu vispār pats neuztraucies, tad vienkārši tev sanāk un viss notiek tā, kā vajag. Protams, domā par to, ka tev tas triks sanāks un tu negribi vairākas reizes viņu mēģināt krist un tā tālāk. Tu domā par savu mērķi un, ja sanāk triks ap pirmo, tad ir tāds pārsteigums, tāds prieks. Vēl nesen lecu no tilta lejā, tur vēl Zerolling LV varēja redzēt nedēļas bildi, lecu 180 un sākumā vienkārši pamēģināju tā kā kāds tas gaps ir un sanesos un jā, nolēcu ar pirmo tādu milzīgu 180. Tas bija liels prieks, jo tas augstums, no kā es lecu, bija tāds ap 4 metriem. Tāds, jā, otrais stāvs. Tad sāku fočēt. Sākumā šādiem zieptraukiem, kur izstās patiešām pēc zieptraukiem. Un jā, un pēc tam es sāku jau nopietnāk to fočēties. Un jā, tā viss aizgāja. Lēnām viss attīstījās. Un tagad jau tas ir tā mazliet nopietnāk. Tie māti trākīs tā. Paldies. Yeah. Aizbraucot jebkur pasaulē, bet Eiropā noteikti, es tur nepazudīšu. Es jebkurā mirklī varu uzzvanīt kādam vai aizsūtīt tur mesidžu Facebookā un sarunāt naktsmājas. Tie ir kontakti, tie ir draugi. Parkā ir tā, ka tu uz parku var aiziet un tā viegli atpūsties, lēnu garu mierīgi ripināties apkārt, braukāt, taisīt vieglus trīkus. Jo tomēr, cik mums reizes ir bijuši, ka mums pienāk menti un saka, jau, vecīgi, tā nevar braukāties un tam līdzīgi. Citreiz pat nesaka tik mierīgi, to uzreiz jau grib sašņorēt ar rociņas aiz muguras un uz mašēm. Bet... Agresīvs tas tāds negatīvs vārds pārāk ir. Agresīvi bērni, agresīvi policisti, agresīvas sievas. Un tas labāk ekstrēmie. Ekstrēmais sports. Ir dažādi ekstrēmie sporti un ekstrēmās kritīgas došana. Un vienīgi vēl par inline bike bieži viņu sauc. Ir forši, kad var pabraukāt apkārt pa pasauli, kad tevi aizsūta uz jaunām vietām, satiec jaunus cilvēkus. Tas viss nāk klāt pie tā, tur jau nav tikai slidošana. Es pats nejūtos, ka tas man būtu kā sports, tas būtu kā dzīvesveids vienkārši. Tas sporta veids ir ļoti lielā mērā kā izpaušanas veids, kā lieta, ko tu dari ne jau pēc kaut kādiem striktiem noteikumiem, bet gan tu to dari ar draugiem, jautrības pēc, prieka pēc, kur nav īsti svarīgi, kur tu brauc.
Agresīvais krituļslidotājs, jeb ekstrēmais, kā viņu sauc mūsdienās, viņš atradīs, kur izpausties jebkur. Pat tur, kur nekā nav, viņš atradīs kaut ko, kas padarīs viņas krituļslidošanu tieši tajā mirklī unikālu. Tā ir bezgalīga variācija. Visus tos trikus, visas tās variācijas var likt kopā kā schēmā, mainīt kājas, slaidojot, griezt grādus uz otru pusi, nomaini slaidu vairākas reizes. Viņus var mainīt ar secībām un pa lielam, manuprāt, tas vienkārši ir bezgalīgi. Nu, nav neviena cipara, kas varētu precīzi pateikt, cik tur ir triku. Ar katru gadu uzņem apgriezienus, vairāk braucēju, vairāk triku, vairāk video. Līdz šim brīdim kaut kādus 15, 16 gadus.